Čau visiem! Šodien gribu paturpināt mazliet par šo tēmu alkohols un tās saistītās problēmas. Tad, kad es atrisināju konkrētu sajūtu, konkrētu traumu, man izbeidzās jebkāda vēlme pazuda lietot alkoholu. Tādējādi šī dziļā skumja, kas bija iekšā, viņa pazuda, viņa tika dziedināta, ja? Kā man patīk arī teikt, dziedināt sajūtas. Mani bērnībā mamma bija spiesta atstāt pie vecmāmiņas, jo viņa šķīrās no sava vīra un palika viena pati ar 2 bērniem. Tātad manai māsai auklīte jau bija, un otru viņa atļauties nevarēja, un pieteicās mana vecmāmiņa palīgā, ka viņa pieskatīs, audzinās līdz bērndārzu, dabūs bērndārzu vecumam. Tā arī notika. Es izaugu pie vecmāmiņas līdz 5 gadiem, un ko tas nozīmēja man? Jūs teiksiet, nu super, vecmāmiņa taču forša un lutina un tā un šitā, un viņas taču baigi labi māk rūpēties un zina visādi. Jā, nevar noliegt, protams, bet ko nozīmē mazam bērnam? Mazam bērnam tā ir pamešana. Ej un tagad ieskaidro gadu, 2 gadus, 3 gadus vecam bērnam, ka mamīte atbrauks, tad, kad varēs. Mamīte atbrauks, tad, kad būs brīvs, mamīte atbrauks paciemoties, un viņa tevi nav pametusi, viņa tevi ļoti mīl, un viss ir kārtībā. Mazam bērnam vienkārši mammas nav. Pats svarīgākais elements bērna dzīvē ir mamma. Ja? Un ja šāda ir tā situācija, mazs bērns to nekad nevarēs saprast. Protams, ka mazam bērnam tā ir pamešana. Līdz ar to rodas pamešanas trauma. Mamma, protams, brauca mani bieži apciemot, un katru reizi aizbraucot, tās atkal bija lielas sirds sāpes un atkal pamešana. Tā kā padomājiet, ko esat izdzīvojuši arī bērnībā, varbūt arī šī trauma jūsos ir iesakņojusies ļoti dziļi, un jums arī ir tas pats. Forši es pie omas dzīvoju, katru vasaru man tur atstāja pa 3-4 mēneši, vai kā jau tur vienmēr jau omas tajā laikā, 80. gadu bērni, ja, tas bija, es nezinu, katrā otrajā ģimenē tiešām palīdzēja vecvecāki audzināt bērnus. Un, ja arī tas ir noticis ar tevi, un arī tev ir šī lielā sāpe iekšā, kuru īstenībā tu varbūt pat neatpazīsti. Tu zini tikai to, ka tev patīk un garšo alkohols sestdienās, svētdienās. Iespējams, tā ir arī tava trauma, un to var dziedināt. Tieši tas notika ar mani, un es esmu ļoti priecīga, ka es esmu no tā tikusi vaļā. Un es varu dzīvot kolosālu dzīves uzskatu. Mēs tikko bijām uzrāpušies kalnā, kārtējā, ļoti skaistā vietā, mazliet parādīšu. Tur pašā spicītē, tur augšā. Tur saucās tāds kā bruņurupuču kalns. Viņam arī ir smuka tāda forma kā bruņurupucim. Ielikšu arī rilsā vai video, jūs redzēsiet. Un, ko? Lai jums forša diena, vai ne? Atā!